Pirms vairākām dienām saņēmu ziņu no īrnieces un viņa ģimenes, ka viņi ir izvākušies steidzamā kārtā un atbrīvojuši dzīvokli. Mans pirmais moments bija tāds, wow, kas notiek? Bet tālāk jau viņi paskaidroja, kas un kāpēc. Šī bija ģimene no Ukrainas, viņi bēgļi, jau pensionējušies, vīrs ar sievu. Vīram tas veselības stāvoklis bija diezgan jau slikts, viņam kopš kara sākuma tā veselība ļoti gājuši strauji uz leju, un sieva bija uzņēmusies to rūpi. Ļoti normāli situēti cilvēki dzīvojuši dzimtenē, normālos apstākļos, bijusi savu privātu māju un bērni, kas rūpējās par viņu arī šobrīd vēl, protams, bērni finansiāli atbalsta kaut kādā mērā. Pēc viss spriežot, diezgan normāla situācija cilvēki bijuši, un tad atbēguši šeit un mēģinājuši turpināt tās dzīves. Skarbi un skaudri bija noklausīties tās viņu stāstus, un viņi rādīja bildes, kā viņiem tur ir gājis un tam līdzīgi. Ļoti skarbi, kā tur tas viss tie īpašumi viņam arī tika izpostīti, un tad viss tas stāsts ar to veselību vīram ir ļoti pasliktinājies un tam līdzīgi. Bet stāsts, kāpēc viņi izvācās, tāpēc, kad vīram veselība ļoti pasliktinājās, viņš dabūja insultu, un viņi saprata, ka daudz vairs nav īsti atlicis vīram, un vīra pēdējā vēlme bija tomēr, ja ir jāaiziet, tad aiziet vismaz dzimtenē. Un tad viņi ir steidzamā kārtā sapratuši, ka viņam jāatgriežas dzimtenē, kamēr var un meklē šobrīd iespējas. Tāpēc viņiem bija jāatbrīvo šis dzīvoklis, un tas viss notika, kamēr es biju prom, tāpēc tas bija vēl tā papildus. Bet pa šo laiku viņi pie manis nodzīvoja kādas nepilnas 2 gadus, man liekas, un es varu teikt tikai to labāko. Viņi tiešām rūpējās, tīrīja visu, un tās dažas reizes, ka mums sanāca saskarieties, vienmēr, protams, tur bija viņai abiem tur asars acīs, un viņi nevarēja beigt stāstīt par tiem saviem stāstiem. Bet cilvēki centās tiešām dzīvot normālu dzīvi tālāk. Arī dzīvokli atstāja diezgan solīdu, viss kārtībā, cik vien varēja tur iztīrīts, un bija saprotoši, un es arī biju saprotoši, atslēgas atstāja tur pie pazīstamās. Viss ir labi, un es varu teikt tikai to labāko par šiem īrniekiem. Man ir vēl citā dzīvoklī arī ir ukrainieti dzīvojusi, gan jauna. Tur arī viss ir bijis kārtībā, tā kā es diezgan apmierināts ar. Skaidrs, ka vienmēr pastāv kaut kāda risks un varbūtība, ka kāds varbūt arī nav tik rūpīgs, bet tāpēc ir jāveic arī savu mājas darbu pašiem. Bet jā, tāds interesants atgadījums, ka man esot prom, īrnieki paši atbrīvoja, bet cik vien var solīdi šī situācija ir atrisināta, un novēlu viņiem veiksmi tikt galā un turpināt savu dzīvi, cik veselīgi var. Tā kā arī šis stāsts un atgadījums var liecina par to, ka nevajag baidīties izīrēt Ukraiņiem dzīvokļus, un es domāju, ka, ja tas mājas darbiņš ir izdarīts, tad plus mīnus visam vajadzētu būt kārtībā. Parādīšu nedaudz arī dzīvokli, kāds tika atstāts, nav kur piesieties īsti, viss tā kā bija, ir kaut kādas dažas mantas, mēbelītes, kaut kas palicis, kaut kāds krēsls, vēl kaut kas, bet vairāk vai mazāk, ir kaut kāds arī dabiskais bišķiņu nolietojums rādies, bet tas ir tikai normāli, izīrējot dzīvokļus, ar to jārēķinās. Tā viss virtuve, arī leduskapi, vairāk vai mazāk kaut kas tika iztīrīts, sūdzēties nevar. Skapīši arī, plus mīnus. Skaidrs, ka tev kāda profilakses tīrīšana tāpat ir vajadzīga, bet vairāk vai mazāk. Atliek tikai izsaukt tīrītāji, kas varbūt pāries pāri, viegli putekļus un var tālāk izīrēt. Tagad kaut kādu sienu vēl plānoju vēl pārkrāsot, lai pavisam tīrāks ir un izīrēt tālāk. Tā kā nebaidamies izīrēt Ukraiņu īrniekiem.